Rudens iesācies ar īpašu notikumu jaunajiem uzņēmējiem Alūksnē. Atklāta biznesa stacija, kurā mājo 4 jaunie uzņēmumi, piedāvājot dažādu preču un pakalpojumu klāstu, kā arī attīstot savu uzņēmuma darbību jaunās telpās. Pašvaldības tas primārais mērķis kopā ar valsti ir palīdzēt katram mūsu uzņēmējam, lai viņš attīstās. Tātad rada jaunas darba vietas, investē un turpina uzplaukt un sasniegt labākus ekonomiskos rādītājus. Alūksnes novada domas priekšsēdētājs pauž, ka ir būtiski strādāt ar uzņēmējiem roku rokā. Arī jaunie uzņēmēji ir gandarīti par iespēju darboties jaunā vidē. Pāvels Čornīs pauž, ka pašvaldības atbalsts viņam ir nozīmīgs un bijis arī viens no iemesliem, lai viņš atgrieztos uz dzīvi Alūksnē un veiksmīgi uzsāktu savu uzņēmuma darbību. Man ir prieks, ka pašvaldība domā nevis tikai par lieliem uzņēmumiem, un mums ir tāda novadā, un viņiem arī tiek būvēti gan ceļi, gan angāri, bet arī par maziem uzņēmumiem, jo mazajiem uzņēmumiem ir grūti iesākt un izlausties, un arī tie lielie uzņēmēji, es domāju, neviens nesāk uzreiz ar lielu uzņēmumu, viņi izauga. Tāpēc man prieks, ka pašvaldība tieši piedomā par mazajiem uzņēmumiem, kuri ar laiku es pieļauju, kad pārtaps lielos uzņēmumos. Drukas pakalpojumu uzņēmuma Impress Sprint vadītāja Elīna Salaka atminas savas darba uzsākšanas gaitas un ir priecīga, ka ir iespēja strādāt plašās telpās, kas viņas uzņēmuma darbības nodrošināšanai ir būtiski. Sākām mēs jau citās telpās un sākumā mēs no paša sākuma jau izjutām pašvaldības atbalstu. Tieši dēļ pasūtījumiem, ko viņi veica pie mums, un tad pamazām mums veidojās šī sadarbība, es teiktu, jau tāda diezgan spēcīga. Sākotnējās telpas arī, ko mēs īrējām, un arī šeit mēs īrējam, un arī veicam samaksu par īri. Starpība ir ļoti liela. Vēl varētu pieminēt to, ka šeit ir ļoti energoefektīvas telpas, attiecīgi mums arī rēķini ir mazāki, un kas mums kā pavisam jaunam uzņēmumam ir ļoti svarīgi, jo mēs mēģinam strauji augt, mums ir jauni darbinieki, un mēs varam tādā veidā ietaupīt arī naudiņu uz īres samaksu. Jaunatklātajā uzņēmumu mītnes vietā ir gan alus uzņēmums, gan uzņēmuma pirāta kūpinājumi piedāvātais produktu klāsts, drukas pakalpojumi un arī jauna līdz ar Alūksnes biznesa staciju dzimusi dizaina studija Boterra, kur top dažādi dizaina priekšmeti, piemēram, flīzes un arī vāzes. Man personīgi tas bija tāds sapnis un prieks, ka viņš ir realizējies, materializējies. Un šī vieta ēka ir absolūti piemērota, lai es uzsāktu šeit kaut ko tādu, ko es ļoti vēlos. Jo tā visa tā svaigā jaunā enerģija un kad var visu sākt no nulles un viss ir jauns un tīrs un smuks un to var piepildīt ar savām idejām un gaidīt labu rezultātu. Alūksnes novada domas priekšsēdētājs arī piebilst, ka ir prieks, ka uzņēmēji pieteikušies un telpas savā ziņā tika piepildītas vēl pirms pabeigta ēkas būvniecība. Un tas mudina domāt arī par vēl tālāku attīstību, atbalstot arī citus jaunos uzņēmējus. Neapšaubāmi šobrīd vēl pieprasījums ir, un mēs tam ļoti sekojam līdz. Tāpat laikā arī tiekamies ar uzņēmējiem, diskutējam ar viņiem par viņu iecerēm, respektīvi radīt jaunas darba vietas un investēt. Un tiklīdz ir šāda vēlēšanās, tā mēs cenšamies saskatīt programmas un viņas izmantot. Jo, ja mēs sniedzam šādu atbalstu pēc iespējas ātrāk un īsākā termiņā, tas katrā ziņā samazina šīs riska investīcijas uzņēmējiem un pātrina viņa šos ražošanas procesus. Kā vēsta jaunā uzņēmuma Boterra vadītāja Irita Tīlāne Pakalniņa, šis ir laiks, lai kārtīgi iestrādātos un virzītu darba riteni uz priekšu.